The Rolling. Tas ir tad, kad tev saka, ej prom, bet tu zini, kā atgriezīsies. Kaspars, 21, pēc horoskopa gribētu būt vienradzis. Nils, 20, 4. mīļākā dziesma Tranzīts, es nevaru būt balts. Kad zini, kas darāms, bet saprāts tev neuzticas. Kad atrod sevī spēku mēģināt vēlreiz, lai gan ādu dedzina raupišs asfalts. Šis ir stāsts par to. Mēs esam jau 7 gadus, zem tā kā nosaukums The Rolling, therolling.lv. Tas ir, sākumā tas bija kā informators par notikumiem, kas notiek skrituļslidošanā Latvijā. Visāds bildes taisījām, video un braukājām par sacensībām. Un tagad tas izdauc mazliet nopietnām. Paši rīkojam sacensības. Spiežam kvalitāti. Mums ir 13 cilvēku sastāvs. Katrs ir talants savā lietā. Talants savā lietā. Mums iznāca janvārī mūsu filma. Pirmā saucās CV, var YouTube'ā noskatīties, kurai ļoti daudz apskatījumu. Mūsuprāt, priekš 30 minūtes. Cilvēkiem patīk tāds mūsu dzīves stils, tur ļoti labi atspoguļojās un elpu aizraujoši triki. Bildes parādās žurnālos. Viņam bija nesen intervija vienā no lielākajiem slidošanas žurnāliem, amerikāņu taiso žurnālu. Viņš bija uz vāka. Tā bija man bilde vēl, viņa triks. Tā kā latvieši to ejam, lai mēs būtu labākie tajā industrijā. Konkurējam ar amerikāņiem un visiem krutākajiem. Visi mūs atpazīst un slavē un saka, puiši, labi filmu un tā tālāk. Vienkārši mēs to darām no sirds un tāpēc arī visiem tas patīk. Neko daudz nedomāju, vienkārši gribēju līdzināties brālim, jo brālis sāk braukāt, tur nebija nekāda lielā domāšana, ar ko man būtu jābraukā. Es zināju, ka es arī ņemšu slidus, ja man brālis slido. Brālis man vienmēr ir iedvesmojis, motivējis. Labākie sasniegumi tas bija Winterclash. Noteikti, ja kaut cik sekojat līdzi slidošanai, tad tādas sacensības. Jūs zināt, lielākās, kas gadā notiek, izcēla pirmo vietu. Pirms 1 gadu iepriekš izcēla 2. vietu, vēl iepriekš gadu 3. un tā kā man katru gadu ir tāds kāpums bijis līdz tā kā pagājuši šogad, februārī. Es izkonkurēju visus un tā. Bet lielākais sasniegums jau ir tas, ka tev ir tā iespēja ceļot apkārt visai pasaulē, satikt tik daudz jaunus cilvēkus. Tu no tā nenopelni, bet ja tev sponsors aizsūta uz jebkuru pasaules malu, tu tagad brauc uz Ķīnu, tagad uz Sibīriju, un tu vienkārši aizbrauc, ieraugi jaunu pasauli, sadies jauns cilvēks un vienkārši izdzīvo vairāk, kā tev liekas citi to izdara. Nav tik daudz tie cilvēki, jo tā Latvija tomēr ir tik maza. Nav tik daudz, kas ir tādā, es nezinu, pasaules līmenī, bet ir daudz, kas tam arī iemaņas aug un ir potenciāls, bet vismaz mums ir tā nākamā paudze. Tiešām skateparkos pārsvarā tu redzi slidotājus, kad mazie sapērk slidus un mēs viņus arī visus The Rollings iedvesmojam, mācam, trenējam. Esam smaidīgi, ar viņiem runājamies vienmēr.
jānonāk līdz tam, ka tu saproti, ka vot, šitais ir tas, ko es gribu, man neviens to neliek darīt, bet vienkārši tikai man to gribās darīt, un tāpēc es to daru un darīt. Tas varbūt ir neierasti, citiem liekas jocīgi, ja tev tas patīk, aiziet. Galvenais ir darīt to, kas tev patīk. Darīt to bieži.